Čau, te Diana. Un šodien esmu bez kosmētikas, jo mēs apskatīsim šādu te jaunu līdzekli manā krājumā. Tā ir melnā maska. Melnās maskas jau diezgan daudz ir apskatītas dažādos YouTube kanālos un tagad ļoti reklamēs un ir ļoti populārs. Taču rezultāti ir dažādi. Dažiem šī maska ļoti labi strādā un izvelk visas netīrums ārā no ādas, bet dažiem maska nestrādā vispār un saka, ka no viņas nav nekādas jēgas. Tāpēc arī es gribēju pamēģināt un paskatīties, kā būs ar manu ādu, kāda rezultāti. Tātad šo masku es iegādājos Amazonā pa kaut kādiem 6-7 eiro. Tātad instrukcijās ir rakstīts, ka āda ir jātīra pirms tam ar attīrošiem produktiem, īpaši deguna apvidus. Jāuzliek karstas vielas uz šīs zonas un jātur 3-5 minūtes, lai poras atverās. Un tālāk ir jāuzliek maska uz deguna un jāļauj tai nožūt 10-15 minūtes. Kad nožūs, tad ir maigi jānoņem no augšas virzienā, no augšas uz leju un jānoskalo seja ar ūdeni. Es esmu arī dažādos kanālos dzirdējis, ka jātur ir daudz ilgāk nekā tās 10-15 minūtes. Un paskatīsimies, kā būs man. Teikšu tā, ka es jau vienreiz šo masku izmēģināju uz tā kā neiztvaicātas sejas ādas. Un īstenībā viņi diezgan slikti darbojās. Paskatīsimies šoreiz, kā es darīšu to tā. Parasti droši vien, ka es to liktu, es iesaku to darīt pēc vannas, kad ir poras atvērušās. Bet šoreiz es darīšu tā, es izmantošu tādu sejas tvaicēšanas metodu, kā šādā te bļodiņā. Man ir karsts verdošs ūdens ar kumelītēm, jo kumelītes dezinficē un tā kā arī palīdz ādai būt skaistākai. Līdz ar to nes vienkārši ūdenī, bet šajā te kumelīšu tējā. Un likšu tuvu klāt seju šai te bļodiņai un pāri klāšu vieli uz galvas, šādi te pāri, lai tas tvaiks neiet nekur garām un ir vairāk šis te tāds pirts efekts. Protams, šo masku varētu arī likt, kā jūs teicu, pēc vannas vai pēc pirts, bet šoreiz es to darīšu tā. Tātad, tiekamies pēc kādām 5 minūtēm, kad es būšu iztveicējusi seju. Nu, ko esmu iztveicējusi seju, tagad seja ir kārtīgi jānoslauka, lai viņa būtu sausa. Un tad tādas sejas, kur ir sausa, bet vēl joprojām silta no tveicēšanas. Jāliek virsū šī maska, likšu ar šādu te otiņu. Tā nav nekāda speciāla otiņa, tā ir tāda senāka tonālā otiņa, kuras vairs neizmantoju. Likšu viņai ar otru vienkārši tāpēc, ka tā man ir vienkāršāka un, manuprāt, tā arī ir vieglāk uzlikt biezākā kārtā. Maska ir jāliek tikai tajās vietās, kur mums ir šīs poras, kuras gribam iztīrīt, jo es esmu redzējusi, kā ņem nost šo masku un ka tas ir diezgan sāpīgi. Tad, ja mums ir kaut kur matiņi uz sejas, tad tas varētu būt diezgan nepatīkami. Tāpēc likšu tikai uz tām vietām, kur man patiešām ir šī poru problēma. Jāliek šī maska ir tādā ļoti biezā kārtā, jo viņa nožūst un savādāk viņa kļūst tāda caurspīdīga un īsti šo savu darbu nedara. Uzlikšu šo masku arī uz zoda, tā kā arī tur man ir poras. Tātad no šāda te uzņemu laiku un skatīsimies, cik ilgā laikā šī maska pilnībā nožūs. Masku vajag paraudzīt, ja viņa ir vēl nedaudz tāda mitra kaut kādās vietās, tad ir vēl jāpagaida ilgāk un jāņem viņa nost tikai tad, kad viņa ir pilnīgi sausa. Nu ko, tiekamies atkal, kad maska nožūs. Es izdomāju, ka man arī šeit ir, šajās te zonās ir poras, tā kā arī tur es uzklāšu šo melno masku un paskatīšos, kāds būs rezultāts. Noteikti nekādā gadījumā nedrīkst viņu likt tuvu acīm, jo āda pie acīm ir ļoti maiga un tur nekādu lieku kairinājumu veikt nedrīkst.
Gan arī vai sirsniņa sanāca. Tad jau otrā pusē arī jāzīmē sirsniņa. Stilīgi. Nu ko, tiekamies tad, kad maska nožūs. Ir pagājušas vesels 35 minūtes. Tas gan, es domāju, ir tāpēc, ka šeit ir viens punkts, kurā tāda milzīga pile, vai nu saticē, vai nu uzliku šeit daudz pa daudz, un tur nenožu. Pārējā sejas daļa īstenībā jau 15 minūtēs tās plānākās daļas jau bija diezgan sausas, bet pavisam nožu apmēram 30 minūšu laikā. Nu, es tā drošības pēc labāk ilgāk paturēt nekā kad nekas nesanāk. Tātad, nu ko, ņemsim nost. Sāksim droši vien ar degunu. Nē, varbūt sākšu ar zoda. Jā, var redzēt no dažām porām iznākušas ārā tādus pretīgus gabaliņus. Un var redzēt tā kā atmirušo ādu sauso. Tā, skatīsimies. Labi, sāksim ar šejieni. Diezgan sāpīgi. Pakam ātri mēģināšu. Šeit nedaudz sāpīgi ir. Tā 1, 2 un... Au! Jā, šeit es arī redzu tādus... Es nezinu. Es gribu redzēt tūmā, kas tur... Iu! Ja jums nepatīk pretīgas lietas, tad tagad aiztaisiet acis ciet, jo rādīšu tūmā. Nu, fokusējies. Diezgan pretīgi, ne? Jak! Āda ir diezgan patīkama, maiga. Ļoti maiga. Noņemtas noteikti ar visas vecās ādas, atmirusī āda un iztīrīt šīs poras. Noņemšana dažās vietās, protams, bija ļoti sāpīga, īpaši no šīm daļām. No deguna zoda tā vispār nebija sāpīga, to kā tur var to lietot droši. Var redzēt, ka tās poras tiešām attīrās, iznāk ārā, pielīp pie šīs te maskas. Viens ieteikums noteikti ir izcēcēt seju pirms tam, un es domāju, ka tajos gadījumos, kad tas nepalīdz, vai nu tajās porās tiešām nav tik daudz, ko īsti ņemt ārā, vai arī šīs poras nav, tā kā šī seja nav iztveicēta, un šīs poras ir aizvērušās, un tāpēc šī maska nemaz viņām netiek klāta. Droši vien, ka varētu arī skrubīt pirms tam uztaisīt, lai šo ādu tomēr vēl padarīt tādu maigāku, un vēl labāk tā maska tiktu šīm te poru saturam klāt. Kopsumā var teikt, ka šī maska tiešām darbojās, man viņa patīk, āda ir ļoti maiga, attīrīta pēc tam, un jā, noteikti viņu lietošu vēl, lietošu viņu pēc vannes, kad āda ir, šīs poras ir atvērušās, āda ir izteicēta, un noteikti iesaku arī jums pamēģināt, tad, ja jums ir tiešām šo netīro melno poru problēma. Nu ko, noteikti dod ziņu, vai es izmēģināju arī kādu no melnajām maskām, un vai to palīdzēja vai nē. Spiedz subscribe, lai nepalaistu garām citus mans video, un skaties mans iepriekšējos video. Čau! Paldies, ka skatījies!